Akciju sabiedrība Daugavpils satiksme administrācijas paziņojums par tramvaju satiksmes pārtraukšanu Daugavpilī no 27. septembra līdz gada beigām kļuva par iemeslu pilsētas saimniecības un attīstības komitejas ārkārtas sēdes sasaukšanai. Darba kārtībā bija tikai viens jautājums par to, kā īstenot tramvaju projektus pilsētā, neslēdzot tramvaju satiksmi. Daugavpils satiksmes pārstāvi paskaidroja, ka nomainīt tramvaju infrastruktūru, neapturot tramvaju satiksmi, praktiski nav iespējams. Lieta tāda, ka jānomaina ne tikai tramvaju sliedes, bet arī inženieru tīkli, tostarp cauruļvadi zem tiem. Deputāti un pašvaldības amatpersonas izprot Daugavpils satiksme administrācijas skaidrojumu, tomēr doma nepiekrīt perspektīvai slēgt tramvaju satiksmi uz tik ilgu laiku. Kā starposma risinājums ir jāmeklē kompromiss. Daugavpils mērs paziņoja, ka šobrīd loģistikas jautājumu risināšana pilsētā ir prioritāte numur 1, jo tiek īstenoti lieli tramvaju projekti. Tāpēc pieņemama varianta meklēšana notiks operatīvi. Kopīgiem spēkiem pierādīt, ka esam gatavi sadarboties un pilnvērtīgi aizsargāt savu valsti. Tā var raksturot šobrīd notiekošās visaptverošās valsts aizsardzības mācības Namēs 2023 aktīvo fāzi. Mācībās piedalās 3 lielākie aizsardzības spēki – valsts policija, nacionālie bruņotie spēki un valsts robežsardze. Šoreiz vingrinājumi notiek austrumu pierobežā civilā vidē, pārbaudot struktūru vienību sadarbības spējas. Šogad Sudraba bulta un Namēs 2023 ir īpašs ar to, ka mēs atrodamies Latgalē, mēs atrodamies civilā sabiedrībā, mums apkārt ir civilie iedzīvotāji. Ja pārsvarā parasti mēs mācībās esam poligonā un darbojamies tikai savā starpā, kopīgi mēs veicam dažādus uzdevumus, lai pilnveidotu un uzturētu kaujas-spējas. Silinas apvidū izvietoti dažādi kontrolpunkti, stacionārie, tā arī mobilie. Uz šosejas izvietota bruņoto spēku tehnika, valsts policijas ekipāžas, kas katru brīdi var pārvietoties uz citu vietu. Šeit ir jāuzsver tas, ka nacionālajie bruņotie spēki, kā jūs redzat, ir ļoti lielā daudzumā un ar savu tehniku, kas savukārt policijai atvieglo šādu blokposteņu izvietošanu, jo principā šāds mobilais postenis nebūtu iedomājams ar to policijas resursu, kāds ir šobrīd šeit. Noteikti vajadzētu dubultot šo policijas resursu, bet redzam, ka pateicoties nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tas izdodas ļoti veiksmīgi ar mazu policistu skaitu un savukārt ļoti lielu nacionālo bruņoto spēku pārstāvju skaitu. Aizsardzības struktūru pārstāvi kontrolē dažādus iespējamos likumpārkāpumus no civiliedzīvotāju puses, vai nenotiek nelegālo imigrantu, narkotisko vai akcizēto preču pārvadāšana un citi. Tāpat arī notiek aizsardzības operācijas. Mēs kopā šeit atstrādājam tādus elementus kā sociālās patruļas, ka mēs tiekamies ar mūsu iedzīvotājiem, ka mēs tiekamies ar mūsu pašvaldību vadītājiem, jo tie ir tie cilvēki, kas mūsu ikdienā atbalsta. Mēs uzraugām situāciju, drošību, mēs monitorējam to situāciju, vai netiek veikti nelegāli imigrantu pārvadājumi. Mēs skatāmies uz transporta līdzekļiem, kas tajā atrodas, uz personām, varbūt tās ir meklēšanā esošas personas, varbūt transporta līdzekļus to tiek pārvietotas kādas aizliegtas vielas un lietas, un to visu mēs varam konstatēt arī pie šādām pārbaudēm, kas kopumā uzlabo, protams, situāciju pierobežā un visā valstī. Kā galvenais mācību mērķis ir veikt praktiskus pārbaudījumus un izprast, vai valsts aizsardzības struktūras ir gatavas aizsargāt valsti pret ārēju agresoru. Tā kā mācības ir visaptverošas, tajās pārbaudīta arī visu aizsardzības spēku mobilitāte darboties jebkurā vietā. Tie izaicinājumi ir pirmkārtām ierasties uz darbības rajonu, ņemot vērā to tehnikas daudzumu un arī cilvēku daudzumu, sadarbībā ar esošiem vienībām, veikt komandu vadību, kas ir nacionālā līmenī un NATO līmenī, un galu galā tad iepazīt apvidu un veikt tos vingrinājumus potenciāli iespējamā aizsardzības rajonos, kas mums ir paredzēti valsts aizsardzības plānos. Kopumā reakcija ir pozitīva. Protams, ir dažādi izņēmumi, kur civiliedzīvotāji varbūt nav tik pozitīvi, bet kopumā reakcija ir pozitīva. Un mēs arī tā turpinam strādāt, veidojam draudzīgas attiecības ar civiliedzīvotājiem, lai tālāk tad civiliedzīvotāji redzētu, kas mēs esam, ko mēs spējam un ka mēs varam jebkurā brīdī, jebkurā vietā izpildīt to uzdevumu. Izmantot šo iespēju, tiešām gribētu pateikties par sapratni, par atbalstu, ko sniedz gan iedzīvotāji, gan pašvaldības mūsu kopējo mērķu sasniegšana. Mācības Namēs tas ir ne tikai bruņoto spēku vingrinājums, bet tas ir visaptverošais, kas aptver visas valsts institūcijas, ar galveno mērķi un uzdevumu aizsargāt mūsu valsti, mūsu suverenitāti un lai mūsu iedzīvotāji
jūtas droši un saprot, ka mēs aizsargāsim savu valsti jau no 1 centimetra mūsu zemes. Jau tagad, veicot pierobežas teritorijas vietējo iedzīvotāju pārbaudes, secināts, ka ir atsaucība un veiksmīga sadarbošanās ar pašvaldībām. Mācību laikā iesaistītās vienības pārvietosies arī pa dažādām Latgales pilsētām, netraucējot iedzīvotāju ikdienas gaitas. Visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2023 norisināsies līdz 2. oktobrim visā Latvijas teritorijā. Mācībās kopumā piedalīsies ap 8500 dalībnieku. Mārta Puzēka, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija. Turpinot Latvijas un Baltkrievijas robežas stiprināšanu, plānots izbūvēt žogus arī uz purviem. Par to paziņoja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Šogad plānots pabeigt žogu būvniecību robežas sauszemes daļā, bet purvos nākamgad. Plānots, ka purvainās teritorijās žogi tiks būvēti uz pontoru konstrukcijām. Vienlaikus ministrs norādīja, ka robežas aizsardzībai nepieciešams ne tikai uzstādīt žogus, ir nepieciešams iegādāties un uzstādīt tehniskos līdzekļus valsts robežas aizsardzībai. Vēl septembra sākumā iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs paziņoja, ka turpmākajos gados valsts austrumu robežas drošības stiprināšanai informācijas tehnoloģijās tiks ieguldīti aptuveni 200 miljoni eiro. Jāatzīmē, ka pēdējās 3 dienu laikā valsts robežsardze novērsa 296 nelikumīgus mēģinājumus šķērsot robežu no Baltkrievijas republikas. Latvijas robežsardzes pārstāvi informēja, ka gan augusta beigās, gan septembrī robežsargi aizturēja vidēji 100 robežu pārkāpējus dienā. Kopumā šogad robežsargi ir apturējuši 9247 nelikumīgas robežas čēršošanas mēģinājumus. Atgādināšu, ka saistībā ar nelegālās imigrācijas spiedienu no 2023. gada 11. augusta līdz 2024. gada 10. februārim Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas un Daugavpils pierobežas novados, kas robežēs ar Baltkrieviju, ir spēkā pastiprinātas robežkontroles režīms. Uzņēmums Naujenes pakalpojumu servis, kas Augšdaugavas novada iedzīvotājiem sniedz ūdens apgādes pakalpojumus, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniedzis jaunu ūdens un kanalizācijas tarifu projektu. Paredzams, ka jaunais tarifs būs gandrīz 2 reizes lielāks nekā pašlaik. Tādējādi plānots palielināt 1 kubikmetru ūdens cenu līdz 1,89 eiro bez PVN. Šobrīd tas ir 92 centi bez PVN. Un kanalizācijas izmaksas līdz 2,42 eiro par kubu bez PVN. Pašlaik iedzīvotāji maksā 1,42 eiro. Šīs izmaiņas skars 1094 iedzīvotājus, kuri dzīvo Augšdaugavas novada teritorijā. Taču, kamēr Naujenes pakalpojumu servis jauno tarifu ir tikai iesniedzis izskatīšanai sabiedriskajam regulātoram, Daugavpilī uzņēmuma Daugavpils ūdens jaunais ūdens apgādes un kanalizācijas tarifs stāsies spēkā 1. oktobrī. Cena pieaugs par 12,9% un būs 1,05 eiro par kubikmetru ūdens bez PVN. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs pieaugs par 3,5% un būs 1,19 par kubikmetru bez PVN. Jaunie tarifi būs spēkā līdz 2025. gada 30. septembrim. No 2025. gada 1. oktobra Daugavpils ūdens tarifs būs 1,07 par kubikmetru bez PVN. Kanalizācijas tarifs pieaugs līdz 1,23 par kubikmetru bez PVN. Daugavpils pilsētas doma ir izsludinājusi atkārtotu konkursu par būvprojekta izstrādi un autoru uzraudzību jaunas apbedījumu vietas, kā arī dzīvnieku kapsētas izveides projekta ietvaros. Projektu plānots realizēt Ligīnisku apkaimē. Projekta īstenošanas laikā plānots iežogot jaunās kapsētas teritoriju, izbūvēt piebraucamos ceļus, tā skaitā no Blāzmas ielas, kā arī izbūvēt autostāvvietu 15-20 automašīnām un 1 autobusam. Jaunās kapsētas teritoriju plānots sadalīt par reliģiskajām konfesijām, katoļi, pareizticīgie, vesticībnieki un daļa no tās būs komunālā kapsēta. Savukārt mājdzīvnieku kapsēta tiks norobežota ar žogu, kā arī plānots izveidot atsevišķu ieeju vai atdalīt to ar autostāvvietu, kas kalpos kā starpzona. Pašvaldība šī projekta īstenošanai gatava tērēt ne vairāk kā 9000 eiro. Tomēr pašvaldības līgums tiks piešķirts pretendentam, kurš piedāvās viszemāko cenu. Pirmajā iepirkumā domes centralizētā iepirkuma nodaļa saņēma piedāvājumu tikai no viena pretendenta, bet līgums ar viņu netika noslēgts.